Labdien, jau cienījamie kolēģi. Ārpolitikas debates ir izcils brīdis, lai mēs paskatītos uz to, ko mēs esam paveikuši aizvadītajā gadā un raudzītos uz izaicinājumiem, kas mūs sagaida šajā gadā. Un šodien es vēlos pieskarties diviem jautājumiem, un viens ir par Latvijas sadarbības veicināšanu ar Latīņu Ameriku, un savukārt otrs ir par gaidāmajām olimpiskajām un paralimpiskajām spēlēm Parīzē. Šobrīd Eiropas Savienība lūkojas Latīņamerikas virzienā, paplašinot ekonomiskās un politiskās saiknes. Arī ārlietu ministra ārpolitikas ziņojumā minēts, ka izteikta Eiropas Savienības darba kārtības prioritāte ir asociācijas nolīguma noslēgšana ar Merkusūru valstīm, kas iekļauj Brazīliju, Argentīnu, Paragvaju un Urugvaju. Tikmēr Latīņamerikā joprojām nav neviena Latvijas vēstniecība. Plāns atvērt vēstniecību Latīņamerikā, konkrēti Brazīlijā, kopš 2012. gada ir bijis plānā, taču tas līdz šim palicis idejas līmenī. Esot deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Brazīlijas parlamentu vadītājai, man ir bijusi iespēja vairāk kārt pārliecināties par Latvijas vēstniecības nepieciešamību Latīņamerikā, un es redzu, ka plašāka sadarbība izglītībā, zinātnē, kultūrā un ekonomikā dotu lielu pienesumu arī Latvijas attīstībā. Manuprāt, Latvijas sadarbības veicināšana ar Latīņameriku politikā ir līdz šim vēl neizmantota iespēja. Turklāt Brazīlija tam ir lieliska vieta, ne tikai tādēļ, ka tā ir ļoti laba lokācijas dēļ, bet arī tādēļ, ka Brazīlijā, konkrēti pilsētās Ižuī un Novodesā, ir vislielākā Latvijas diasporas koncentrācija Latīņamerikā. Pieskaroties sportam, zinu, ka šis gads būs nervu kutinošs ne tikai sportistiem un sporta faniem, bet arī politiķiem, jo augustā gaidāmas Parīzes vasaras olimpiskās un paralimpiskās spēles. Visiem zināms, ka Starptautiskā olimpiskā komiteja un Starptautiskā paralimpiskā komiteja ir ļāvusi Krievijas un Baltkrievijas sportistiem piedalīties šajos nozīmīgajos sporta notikumos kā neitrāliem sportistiem. Nevienam nav noslēpums, kā bez šīs valstis sportu politizē un izmanto kā maigās varas izpausmi. Laikā, kad diskutējam par to, vai Latvijas sportistiem būtu jāboikotē olimpiskās un paralimpiskās spēles, ja tajā piedalītos agresoru valstu pārstāvji, mums tikpat naski jāmeklē iespējas starptautiskā līmenī iestāties par to, lai Krievijas un Baltkrievijas sportisti šajos sporta notikumos nepiedalītos vispār, arī kā neitrālie sportisti. Mani priecē, ka arī Saeimas deputāti nesnauž un meklē dažādus risinājumus šim jautājumam, atbalstot Latvijas sportistus, un tādēļ vēlos pateikties visiem sporta apakškomisijas deputātiem, kuri ļoti iestājas par šo jautājumu, un ikvienam no jums, kas parakstīja arī vēstuli Francijas parlamentam ar aicinājumu neielaist agresoru valstu pārstāvjus Francijā olimpisko un paralimpisko spēļu laikā. Tas varbūt var šķist ļoti neliels, taču, manuprāt, ļoti nozīmīgs solis ceļā uz olimpiskajām un paralimpiskajām spēlēm, kurās Krievijas un Baltkrievijas sportistiem dalība būtu liekta. Noslēdzot, es vēlos pateikties ārlietu ministram par tiešām saturisko ziņojumu, kā arī ārlietu ministrijai un visam diplomātiskajam sektoram par Latvijas interešu pārstāvniecību. Paldies arī visiem deputātiem, kuri iesaistās šīs dienas debatēs, jo tas vēlreiz pierāda, ka ārpolitika ir viena no tām jomām, kur mēs nedrīkstam atslābt ne mirkli. Paldies! Paldies!